Misas Tautas nama durvis šodien veras bieži. Kopā pulcējas gan jaunās ģimenītes, gan jau kuplas saimas. Ļaužu misas ciematā ir daudz un arī iemeslu kopā sanākšanai netrūkst. Tad šoreiz ir pavisam īpašs notikums – jaunā ģimenes centra atklāšanas svētki. Ideja pirms 2 gadiem radusies vecumnieku daudzbērnu ģimeņu biedrībai. Domājām par mītni, kur mēs varētu likt savus dokumentus, kur mēs varētu kopā būt, bet uzsākot šo projektu, sarūpējot šīs lietas, kas ir nepieciešams darbībai aktīvai, šie galvenie darboņi radās misas iedzīvotāji. Lai kādreizējais kultūras nama bārs kļūtu par ģimeņu centru, gandrīz 2 gadu laikā savu roku pielikuši teju vai visi misēnieši. Es palīdzēju griestus krāsot un vēl daudz citu lietu. Es pilnīgi sasmērēju savas drēbes, lai palīdzētu sataisīt šo namiņu. Tur mēs tīrījām un kalām un necām ārā visu un tīrījām. Un tā kā mēs tur bijām, lejā visu darījām. I bērni, es darīju, visu to darījām. Un tad jau svinīgais brīdis ir klāt. Paši čaklākie tautsnieki ātri tiek galā arī ar svinīgo lentes pārgriešanu un mājīgajā telpā sabirst bērni. Tagad sajūtas vienkārši fantastisks, kad viņš ir atklāts beidzot un ir interesanti. Un ka tik daudz cilvēku ir. Man patīk vairāk, kā šeit izskatās un ka šeit tik foršas. Un tāda forša spēles ir daudz. Lielākais prieks bērniem ir galda tenis, taču savam vecumam piemērotas galda spēles var atrast arī mazākie. Turpmāk tā būs nevien vieta, kur bērniem pēc stundām atpūsties, bet arī iespēja rīkot tematiskus pasākumus māmiņām. Tikmēr daudzbērnu ģimeņu biedrība jau nospraudusi nākamos mērķus – iekārtot centrā higienas telpu, atremontēt atsevišķo centra ieeju un noorganizēt zupas virtuvi, kurā bērni varētu nevien paēst, bet arī piedalīties gatavošanā.